Ar 2 bronzas un 1 sudraba medaļu Ogres valsts tehnikums gada sākumā aizvadījis topošo profesionāļu konkursu Profs 2012. Aprīļa sākumā no valsts līmeņa konkursa ar godalgotām vietām atgriezušies arī mākslas un dizaina programmu audzēkņi. Mēs regulāri cenšamies piedalīties Kultūras ministrijas organizētos konkursos. Katru gadu tēma ir savādāka. Arī aizpagājušajā gadā bija konkurss Nedekorē komunicē. Arī tur no 10 nominācijām 7 atceļoja uz Ogres valsts tehnikumu. Piemēram, tas bija vairāk Kultūras ministrijas skolu līmenī. Mēs esam Izglītības un zinātnes ministrijas skola. Tā kā mums bija īpaši jāgatavojas, lai mēs varētu piedalīties, jo programmas mums drusciņ savādākas nekā Kultūras ministrijas skolā. Ogres valsts tehnikuma jaunāko kursu audzēkņi šogad nopietnu konkurenci sagādājuši spēcīgajai Rīgas mākslas un dizaina vidusskolai. Viņu darbi ļoti izcēlās ar savu profesionalitāti un pārdomātību un kvalitāti. Katrā ziņā tas ļoti ir liela atzinība. Protams, bija ļoti grūti vērtēt, jo ir ļoti daudz labi darbi un audzēkņi ir ļoti centušies un arī ļoti liels stresa līmenis, jo liels uzdevums ir jāveic uz vietas pašā Rīgas dizaina mākslas vidusskolā. Konkursa dalībnieki tika vērtēti 2 kategorijās – par labāko mājas darbu un dabas formu stilizāciju. 2. kursa audzēkņa Diāna Gusāra izcīnījusi 1. vietu mājas darbu kategorijā, savukārt 2. vietu par mājas darbu un 1. vietu konkursā izcīnījusi Marta. Mājas darbs bija diezgan grūts, diezgan darbietilpīgs, bet uz vietas es domāju, ka darbs būs sarežģītāks, nebija nemaz tik grūti. Bija gaidījusi kaut ko sarežģītāku. Es nebiju gaidījusi, ka man tik augstu vietu dabūšu. Labākajā gadījumā bija cerējusi uz 3. vietu, bet kad es pamanīju, ka 3. vieta jau ir jau cits iegūs, es domāju, ka es nevienu vietu nedabūšu, bet kad man pateica, ka 1. vieta, es biju tiešām pārsteigta. 1. valsts līmeņa konkursu aizdījis Kristaps. Mājās pārvadies bez godalgām, bet ar prasmi strādāt stresa apstākļos. Jau ilgu laiku viņš cer savu karjeru saistīt ar interjera dizainu, tāpēc tehnikumā iegūtās zināšanas būs labs pamats turpmākajai izglītībai un darba gaitām. Programmas es esmu iemācījies, kā viņām apieties, lai iegūtu vēlamos rezultātus. Visas planšetes, lai noformētu. Tādas arī ar rokām darāmās lietas, precizitāte vairāk. Forma kā tāda arī. Mākslas un dizaina programmās Ogres valsts tehnikumā mācās vairāk kā 250 audzēkņu. Lai iepazītos ar tehnikuma piedāvātajām mācību programmām, 26. aprīlī notiks atvērto durvju diena, bet 25. aprīlī skolēni sacentīsies biznesa plānu rakstīšanā. Plašāka informācija pieejama skolas mājaslapā www.ovt.lv. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.